Labrīt. Kristap. Mēs redzinām ruksu bez skaņas. Mēs redzinām ruksu bez skaņas iekšā. Mutē. Uzliks mūziku virsū. Tipi. Tipa kaut kādu tādu bankas mūziku? Nu jā. Tā. Long story short, gatavojam skatei jau no septembra. Ir. Pirmais pats. Gatavojamies skatei. Kā redzam, esam tritīgi tālu tikuši. Ir vēl turbīti virsū. Tātad plāns kāds. Mēs noteikti tagad ieliekam to... Nē, mēs neko neliekam pagaidām vēl. Tad plānu izstāstīšu par plānu. Game plans, kad mums būs tāds plāns, ka mēs liekam virsū šo setupiņu. Tas ir skatas setups. Uz to setupu ir uzbūvēts izpūtējs. Un ar to ir reģistrēts pārbūve. Tā kā, laikam jāliek virsū, lai būtu tā kā viņš bija reģistrēts. Lai to izdarītu, mums tad viss tagad jānojauc nost, kas viss jau pats nojaucies. Pats ir pašdemontējies lielas eksplozijas rezultātā. Sprauslas standarts, bāka jāpārliek, respektīvi viss, kas ir bagžniekā jāizskrūj ārā, jāieliek vienkārši standarta bāka bez nekādiem liftpumpiem, bez nekā tāda. Jāieliek pasažieru puses beņķis. Un stulbākais tas, ka bremzes atkal sarūsējušas. Viņas bija jaunas, viņas atkal ir sarūsējušas. Ātrā sagatavošanās ietek, tā kā. Tad mums bija problēma vēl ar stiklu. Tad varētu Kristaps kaut kādā brīdī iemest to timelapse, kā mēs stiklu nomainījām. EUD auto mums palīdzēja, iemetīsim mazu reklāmiņu viņiem. Naudu pat nepaņēma. To 10 minūšu timelapse. Nē, kā naudu nepaņēma? Virzuļus viņam atdeva vai 10? To 10 minūšu timelapse. Kas ir pusotru stundu video? Nē, kurš ir real time timelapse. Bet tu viņu pātrini. Es viņu pātrināšu. Tas jau stulbs sanāca. Kur mēs griezām ārā? Bija kaut kas arī? Mēs kaut ko filmējam, jā. Kaut kas ir, vai ne? Kaut kas ir, kaut ko mēs tur darījām. Ar to sāksies viss gan jau to, kā mēs gatavojāmies oktobrī skatēji. Septembrī, oktobrī. Un tagad jau martā. Likvidējam rūsu. Jā, ko dar? Es likvidēju rūsu. Tā ir tev jaunā krāsa pistē? Karoči. Tātad. Mums ir video, kur mēs tīram rūsu. Tāpēc mēs neko neliksim, kā mēs tīram cūkarūsu, jo mēs varam parādīt video. Ieliks aprakstā video, ja? Kur mēs pucējam rūsu, kā tas jādara pareizi ir. Jo šeit labāk neskaties, kā mēs to darām. Un tagad mēs te krāsojam. Tad mēs vēl informāciju, kā pareizi krāsot. Uz augšas vai uz augšas? Jā. Kaut kā tā. Cik kārtas pūtīs virsū? Es domāju, divās. Kādās divās jānopūš. Paņēmām ātros cietinātāju, lai rītā jau var līmēt stiklu atpakaļ iekšā. Un turpināt ilgo ceļu kāpās cūkai skati atgūt. Atgūt cūku atpakaļ ielās, vai ne, Kristap? Neviens pat nepateiks, ka te ir piekrāsots, es domāju. Kamerā pat vienāds tons izskatās. Es to saku? Tas arī būs īstais. Tas vienkārši tīrs ir. Kurš ir tīrs? Šits Mī? Who me? No me, no. Super salēts. Toči neviens man pateiks, ka ir krāsots. Uz pūtīs to pārlaidumu, tu tādu retāk? Salaidumu, jā. Jā, vai savaidās kopā. Salaidēja uz pūtīs. Šotka būs. Zini kā, bet tā arī iztīsies kamerā, ka viss ir šotka. Mēs nekad neticēs, ka mēs ar šo otiņu esam krāsojuši. Neelegants. Zini kā, būšu atklāts, man liekas, tas ir labāk nekā baloniņi. Vai nedarīt neko? Jā. Šito logu mainītāju klasiskais tas teiciens. Uzliks to melno grunti un tur vairs nerūsēs. Kāpēc tad grīdas ar viņu neapstrādā? Ko stiklu licēja? Kāpēc grīdas neapstrādā to melno jūsu gruntu spēcīgo, superīgo, kuru apakšā nerūsēs? Tu vienkārši neredzēsi, ka tur apakšā rūsē, tas arī viss. Vienā momentā vienkārši sāk lietas līdz iekšā. Jā. Biezāk līmeņa uzliks stiklam, lai neizspiež stiklu uzreiz rūsē ārā. Tā kā jā. Kristu, kā tev liek būs labi? Как из завода, kā no rūpnīcas. Cūku dabūs skati? Arī kā no rūpnīcas? Protams. Gan vēl neprast prasības, tā kā no rūpnīcas. Es domāju, pirmo būs. Vai pirmo atkal? Jā. Tam vienam džekam par prieku? Jā. Es šausmīgi ilgi gaidu to skatu. Mums jāatrod tas komentārs. Kurš gaida to skatu?
Kurš cerēja, ka viņai ir pēdējais. Viņa uz darbu neiet, viņš uz skati, kad skatīsies. Nabūt. Sēž šajā CSDD pocī. Gaida, ka ruks sirpus. Jā, lai varētu ierakstīt komentāru. Nu, nē, viņš jau tur rakstīja tā, ka tur pēdējā skats. Šeit nav informācijas, cik gads tev tur savu automobilis ir. Viņš nav informācija, jā. Viņš domā, ka tas ir paņēmis un... Katru reizi ir kāds, kam liekas, ka tā bija pēdējā skata viņai. Jau kopš es viņu nopirku, pirmā gada. Es biju tur Smiltenē, kur viņi gāja skatu tam džekam, jo teica, nu vecīt, tā ir pēdējā skata viņai. Tirgo nost, viņš pārdeva man. Tā mēs dzīvojam. Cik gads tev viņai ir? Pas ir aiz Solstarp, man liekas. Kur apstīties. Nā, ir. Es vienā gadā ar Opelu nopirku. Otrā pusē. 22. Es viņš mainīju. Man viņš dīzeli jau. Cik viņš rāda? Viņš kā Opels apmēram. Man liekas, tajā gadā nopirku Opelu. 6-7 gadu? 6-7 gadu vairāk. Jā, kaut kas tāds. Kabinetu arī izsūknīs? Jā, tā satīrīs. Kā viņš te? Lai kungiem rērt iesaisties. Kā viņš te ir to rūsu darbs? Ja mēs tieši šaļiem kā veicās un dabu no rukas izbraukt. Baigi daudz jau nē, bet dabūs tev. Jā, cits vispār nedabū izbraukt rukas. Ar tev vienkārši tiekuši džeks izbrauc rukas. Tikko pēc, kad voļārkas. Cits par naudu nedabū un izbraukt. Jā, cits par naudu netiek, jā. Tur džeks vienkārši viņam vēl pārsāk algu par to, ka viņš izbrauc rukas. Darba pienākums izbraukt Darba rukas. pienākums, jā. Nu jau gan. Jāntonēs krāsotājs gadījumā? Es gribēju karjeru krāsotājiem. Es pat e-pasts uztaisīju kā krāsotājiem. Jau laicīgi tik, jā? Jau laicīgi, jā, savu karjeru ievirzīju. Jānis 8 gadu vecumā reģistrējoties inboxā, es gribu būt krāsotājs. Citu rakstīja kosmonauts at inbox, bet tāds Jānis rakstīja krāsotājs. Idiots at inbox. Nu kā tēvs ir sautas bērnībā. Nu, tad pat gailes pakaļ nedzēdās. Kas pat trūbu, jūs paskatieties. Skaisti, ne? Cilvēkai galvenais moto ir izskatīties tik sūdīgi, kad attaisot kapotu un redz ainu fittings, un cilvēki nespot, kā tas vispār varēja būt. Kāpēc ir ainu fitting, ja viņi izstās tik sūdīgi no ārā? Tāpēc, ka visi jau baigi domā, ka viņi ir 600 eiro taču, kas vaļīgi vienkārši. Viņi ir pirka 600 eiro. Nu nē, visi domā, ka tas ir 600 eiro viņiem arī būs. Nu jā, protams. Ja neskaitīs pārējos 7000 eiro, tad viņam ar tām. Tas kačstams varētu maksāt tik pats, cik visu mašīnu, ne? Varbūt, jā. Ar visiem pitiem, ar visiem trubām, visu radžiku, visu. Ticamāk, ka jā. Pasties, kā viens te ir metinojis. Elegants, ne? Skaisti. Tikpat daudz līdzīgi tik Phaetona motorā. Ko? Cūka ir kaut kas 5 litrīgs. Tāpat kā Phaetona motors, tā cūka ir Kačstams. Braucot uz ārvalstīm, tur varojam kā lapolieši. Novienā trubas. Tiešām. Ja mēs jau parasti cūku braucam uz ārvalstīm. Jā, uz Leišiem, piemēram. Uz Leišiem, Pārus, pieņems. kāpēc vai tāpat nepārvās 5 litri, mēs iegās Labāk kačtangā, jā. Toreiz kačtangu izskolot. Un viņi meklē alkohols, jums ir nē. Varbūt jāmeklē, un viņi meklē, nevar atrast pārāk visu to cūku, visus apšūmus no viņiem nost. Un mēs ņirdzam, jo kačtangā ir iekšā. Nu, kā izskatās? Nav vēl kaut kur jāpiebina tev? Nu, komentātori, kā izskatās? Vēl labi izskatās, ļoti labi. Lamums. Elegants. Ja mēs viņu no rūpnīcas šitādi skaisti nāca. Laba krāsa, ne? Vispār jā, viņam laba krāsa. Tā kā tu toreiz biji sapulējis, viņi ļoti labi izskatījās. Gribu rūs vēl piekrāsot, jā? Jā. Neuzkrītoši. Tu iekonomē tikko 600 eiro. Nu, tā 2 satak taču. Pagaidies otrā pusē. Tas viss nokrāsoši tā vietam. Nu jā, viss detaļi krāsā. Viss detaļi. Tad pavērš dursaļā, lai tu to kaņķiku. Nē. Jā. Smilts izskatīs. Nekas tur neizskatīs. Kur tā kaņķiks jau labs ir? Kaņķiku Šitam tu domā? bišķi. Nu jā, tur. Skaties šito iet. Oi.
Tāpat kā šitā vieta. Iekšā argumentā. Kaut ko fleksēja, ja? Jā. O? Cilka būs labāk kā vēl nekad. Pūlējot, tik nenopūlējo nost. Tur jau biezi, kur mums varētu piekrāsot. Duris man citas ir. Spārns vajadzēja priekšos piekrāsot. Pagaid bišķiņ. Noraudu džeku krāsu nost, toreiz visām tam pļonkām. Bišķiņ. Vajadzēja, lai Mogo man tagad pārkrāsos spārnus. Pēc šitādi izgājieni. Iedegojiet Mogo komentāru. Jā, Mogo. Kur man šitā nevainojums krāsojums bija viņš šitā te Lūdzu. ar Lacainu kopā. Nu, mums vajadzēja kaut morālā kompensācija. Nu, varētu trāli aplīmēt, pietiks. Ja nekais? Vai 15 eiro par krāsu izdomāja? Jā, 15 eiro. Wow, tev varēs visu piekrāsot. Pagaid nopos varbūt to, ne? Nē, būs labi. Mēs varam sākšu epizodu cūkas pārkrāsošanu. Krāsojam cūku. Un mēs... Cūka būs stīga, krāsojam cūku. Un titulu bildē ielikt savādākā krāsojam? Jā, purpurīgi. Jā. Zini, ķipa? Cilvēku ar vaļā un skatās, ne tāpat idiots ar, kad nokrāsošu. Apčakarē. Bet cik eleganti izstās uzreiz, ne? Čotka. Ej, mums apsevi. Paliek interesanti. Paga. Te vajadzēja aizmetināt. Aizmetināt vajag, jā? Jā. Jā, te jāmetina. Tur arī bišķiņu piemetina. Reku te. Mēs ieliksim to... Zik. To reklāmas rulīt. Jā, un tagad skaties. Everybody's a welder with the grinder. Dziļi ierā. Izrācām. Piemetināsim vēl. Pieturēt no otras puses. Ir labi. Viss. Gatavs. Tagad jānokrāso uzreiz. Kamēr silti jākrāso, viņš ātrāk kalst. Es dzirdēju. Jā. Kamēr silta metāla, tikmēr jākrāso, ir uzreiz pāri. Ne, rauj cauri. Tā kā papīrs, laikam, te palicis. Nu, bet tas aizies. Tā jau es zinu. Tur mums vēl jāpiemetina. No otras puses ar pirkstu ar pietur. Nevar paspāņu priekšā. Wow! Rūsas nav. Rūsas nav. Nē, nu šitien vēl ir. Jāpametinās vēl bišķiņ. Ideāli būs, vienkārši lieliski būs. Nu, nokrāsojam smuki. Nu, veči, nu, ko mums iet, ne? Vau, nu viņi tik labi nekad nav izskatījušies. Jā, mums to arī piekrāsosim uzreiz. Pagaidīšu otrā pusē. Nu, nezinu. Es jau teiktu, viņi izstās kā jaunu uzreiz. Pasties pa 3 metru vispār pat nevar redzēt, krāsos. Kas te ir? Te jau arī mums Mogo problēmas. Arī tas Mogo mums te norauga krāsu nost. Lacains. Bet jūs varat izpirkt savu vainu, atcerieties, ir džeki. Tur trāli vajag aplīmēt. Un šeit tik labi viņi sen nav izskatījusies. Ko da? Šeit tik labi viņi sen nav izskatījusies.
Ne, Kristap? Vēl bišķi tur vai. Tā kā tenīs detailing video tas viss noteikās, ne? Tagad apslīpēt un Vēl nopulēt. labāk. Nopulēsim. O! 3D efekti. 3 dimensiju krāsojums. Nu skaisti, ne? Kā var tādam skati nedot? Ai, un tu vēl šo mēs krāsosim, ne? Tu mēs krāsosim visu, pēc mums lūkais, bet nāc ciet atceries. Tak šitos ir varētu, šitas nepatīk, šis man baigi braucā. Šis baigi redz. Nu, zikā šofer pusi tomēr. Visāk arī kā priekšā. Jā. Tu pilnīgi kaitiņu, kā var būt tāds defekts. Nu, es kaut kādā mākslas skologās. Nē. Krāsotājs, emergājs. Izskatās, ka esi bijis kādā mākslas skolā. Tas tev tikai tā kamerā izskatās. Es neskatos caur kameru. Vispār neviens nepateiks, ka tur kaut Krāsos man auģi? Sarkana? Nē. Ejam piekrāt? Nē. Ejam piekrāt. Nē. Kurš grib redzēt? Ejam piekrāt. Nē. Es jau redzu komentāru, kas Es redzu ārā. piekrāt par tam auģi. Te vēl bišķīti paņemsim. Nu, man jau liekas ļoti labi. Kur vēl labāk, Kristap, ne? Jā. Nu, praktiskā jaunas. Kad to stiklu brauksinu? Rītā. Uzliksim taimlapsīt atkal. Tās 2 sekundes? Nākamot. Žeks tik ātri strādā. Viņš tur vispār malc, jā. Tur time-ups tā 2 katru loks iekšā, loks ārā. Jā, lolo. Tā arī būs. Jau šis ir gatavs. Tas ir gatavs. 15 minūtes kā pārkrāsot upi. Jūs. Tos salaidams arī taisīs? Vai tur jau būs tā kā salaidams? Pasīsimies, kā iztīsim. Vispār pateikt nevar, ne? Man liekas, kā aizies. Ideāli identiski krāsa. Nē, Vispār neredz nekā problēma. Neviens to nepateiks tur vispār. Nē, tā domā, Nu, Krīpsim jau cik gadu pieredze ir krāsošana. Jā, viņš jau vispār. Viņam ir gan jau savādāks ēpasts. Jā, Silver Painter. Pro Silver Painter. Silver Painter. @hammer.com. Jā, Hammerit. Nē, ka Krips ir dīlers Latvijā kameram. Sudraba tieši, Jā. Oi, tev tur ir palīdīšana. Nu, cik eleganti. Neko pateikt nevar, vispār. Šo nepaisīs, nu? Kurē? Šo. Ko paisīs? Tur skočs palicis. Ko tu stāst? Jā. Nu, tu atstāji. 3D tas bija. Bet te nav vēl? Nē, es tikšu. Šitien vēl vajadzētu. Nostāsim citām epizodām, pirmā krāsosim. Tad pārškēsim pāri visam vārdu. Visam kuzevam? Gaidam loks. Jāgaida loks. Loks jau ir jāgaida meistars. Jā, gaidam meistari. Kā paši nevar ielīmēt, ne? Mēs jau vienu ielīmējam. Tas, ka profesionāli. Tā kā nevar uzmanīt. Tev būtu atgriešanās, cūka atpakaļ.
Back on the streets. Back on the streets. Visi tie Facebook komentātori. Tas čūvaks viens tagad, ko mēs ieliekam komentu, kurš sagaidīja ceturto, ka beidzās skate un ierakstīja uzreiz komentu. Viņam jau nemaz skats nav. Nē, būs skati. Skati jāiziet obligāti. Vajadzēja pa ziemu, bet ziema bija šķidra. Briežkalnu nenožēloja, ka netiku. Godīgi. Tas Briežkalna pasākums rudens dublis? Rudens dublis, jā, apmēram. Ziemas dublis Briežkalnā. Tas nav priekš manis, es negribu. Pēc iepriekšējā gada, kad Juris brauca, man likās, ka cūka ir virsbūva banānā salocījusies šitā. Man jau negribējās braukt, un tad vēl šis, kas redz, tagad, man nākošu gadu vispār nav nekādas vēlmes pat tur ierasties. Diemžēl pēc tā, kad ir pagājuši gadu iepriekš gandrīz pārlausta mašīna, daudz pa to čīkstēja, ka viņiem mašīnas labi ir salauztas. Šogad ir pa dubli gāzuši, tad jau nav vairs. Es domāju, man tur taču nav tas vaibiņš, lai tur braukt. Bet pa lielam, jā, mums jāgatavojas agresijas sezonai. Aprīlis, kaut kāds aprīlis, man liekas, būs pirmā gonka. Jā. Man tā liekas, es nekļūdos. Jauks afiši tev tieši, ka tev blakus tur tā šī. Šitien afiši, jā. Pa lielam mums, kāpēc mēs sākam jau martā? Laicīgi. Tāpēc, ka vajadzētu iziet skati, un tad pēc tam mums vajadzētu atgriezties pie E&D auto. Šitos te stiklus ielikt cits no plastamasas. Un mums vajadzētu visas durvis sagraizīt. Mums vajag tos 200 kg nomest. Tā kā es domāju, ka mēs ar jaudu nespēlēsimies. Mēs noteikti šitos te maziņos mazulīšus patestēsim, jo kāpēc viņu nokrāmēt vispār nos pa faktu? Tikai tāpēc, kad ar to beigto motoru tika meklēts vainas visur citur, tikai no beigtajā motorā. Tika pāriets uz single turbo, kompounds tika izmests ārā, bet vispār sākotnēji plāns bija ar to kompoundu arī braukt. Un es noteikti, ka mēs sametīsim Kristapu pēc tam kopā ar apaipu vienkārši un brauksim, testēsim, kā viņš iet. Jo, ja viņš attīstīs labākus laikus, mēs pauksim pie kompoundu, ja nē, mēs liekam apkaļ 25. Tālāk pa 75 šotu nepūšam no savu limitiezes, to mēs zinām. Un brauksim vienkārši 10-9 klasē. Mēs nometīsim svaru. Bija 11.08. Atgādināšu, kad ir mēnesis apmēram. Ir apmēram mēnesis. Mēs paspēsim. Pusloks. Tas būs sāpīgākais par to mēnesi uzspēt uztaisīt. Cik tas pusloks vērts vēt? Kad 60 kg, 40? Ne 40 kaut kādu. Noteikti tad 40. Tas, kas taisa pusloks, ierakst komentāru. Mums beņķis ar 25 kg, ko mēs metīsim ārā šoferi. Jā. Tāpēc uz tos rētiņu jau dabūsim... Tāds atceries vietā, cik kilogramu beņķis tonā? 2. 2 kg beņķis nāk vietā. Būs labi sezonas, domāju. Pa lielam ķeramies pie darba, es domāju. Liekam, ko vai timelapse.
fancy any turbo there. Where it is? Es tikko sapratu, mēs nevarēsim atsēt, pieskrot pie ieplūdes kolektora. Jo šis ir no golfa ieplūdnieks un cūkas ieplūdnieks ir uz golfa. Ja satver golfu? Nē, tikai golfam noņemt ieplūdnieku jānoņem turbīnu. Noņem turbīnu jānoņem ieplūdnieks. Mēs tas ir 3 minūšu jautājums. Jā, 3 minūšu. Nē, lai paliek. Nesiesim klāt, mums jau tik uz vienu. Uztaisīsim jaunu atsēt, vai ne? Tā, Kristaps paskrūvējas, kamēr es biju aizrautīga ar bērniem izklaidējos, ja? Tā, Kristaps ir noskrūvējis turbīnu, Kristaps izņēmis ārā sprauslas, Kristaps ir izjaucis bagažnieku. Ko vēl tas izdarīja? Beņķi neielika vai šeit? Nu, turbīnu jau baigi nevajadzēja skrūvēt, noskrūvedzēja vienu silikonu atskrūvēt, viņi pats Bet still turbīna. Metāliskās daļas, nu, kas nav saistīts ar alumīniju, bija pazudušas jau. Viņas jau bija. Viegli atskrūvējas. Te labi, turpinam vienkārši. Turpinam ar sprauslu uzstādīšanu atpakaļ vietā. Standarts sprauslas, kā jau runājām. Jā, šis viss, iedomājieties, viss ir sataisīts tā, lai tas skati vienkārši paņemt šo trubu izvilkt ārā no paspārņa un pievienot ieplūdu. Viss jau ir uztaisīts. Vispār, par ko vispār jautājumu, ka skati varētu neiziet? Vispār nesaprotu. Man patikās tava bākas ventilācijas trubas. Aizbāzt? Salonā. Nu, kā? Tehnika, nē, iekškambarī. Caur filtru salonā. Iefilmēja? Man liekas, ka nefilmē. Tur nav filtra. Bet viss bāka ir salonā. Nē, filtrs ir augšējais šitas te plauktiņš. Bet nē, viņš tur tā kā, labi, tas tāpat ir dīzels un Tad neklais nosmans stiprinājumi tie tev, jā, Kristap, ok, labi. Tur, tur vispār ir absurdi. Es domāju, ka šī mašīna nevajadzētu skati iet ar alumīniju bāku bagažniekā, tāpēc, ka viņam oriģināli nāk bagažniekā, un kāda starpība man ir alumīniju bāku bagažniekā vai bleķi sapūs bāku bagažniekā? Dāva, kāda starpība? Un tieši tā, nekāda. Tikai labāk iet ar alumīniju bāku. Ļoti pesimisti. Mums ir vēl lidskits jāizņem ārā. Un, ja mēs gatavojam skatē, mums jāizņem ārā. Lampas jāpārgulē. Nu, nav jau varianti. Stop, tu bez lidskita, ārā lidskita neesgājis? Es esmu gājis, bet viņi, man liekas, šito skatīsies tā kā, man žēl, es saprotu to, ka es visu it kā esmu izdarījis. Šī mašīna var būt sarkanajā sarakstā, tā kā bingo sarakstā. Un man ļoti žēl būt tā džeka, ka viņš nepamanīja tīri tā kā cilvēciski un pēc, nevis, ka viņš man gribēja izlaist. Un atnāk maņas vecākie un uzreiz, ko viņi tik augsti ir. Un džeks pazaudē darbu dēļ tā, ka nepamanīja cūkai lidskits. Tas taču ir 8 ceļs audžuks, tāpēc viņš jau ir tik augsti. Bočka. Bet ko? Tā kā mums es kāds viņu sagatavoju tā, lai tas džeks, kas viņu skatīsies, nepazaudētu darbu. Nevis, lai es iziet skatu, bet lai džeks darbu nepazaudētu. Jo, jā, ļoti, ļoti skečī šī mašīna, es teiktu, ka apskatē. Bet bukses jaunas, bremzes būs jaunas, vai ne, Kristap? Aha. Tā, ko tu man esi izskrūvējis ārā? Man patīk, Kristap, ka tu pieķēries. Šis ļoti atvieglos. Ko neizskrūvēja ārā? Bet ir kaut kas vismaz, vismaz ir. Neko lieku neizskrūvēja. Nē, viss ir ļoti labi. Es priecājos par to, ka ir kaut kas vismaz izdarīts, kamēr es biju aizņemts ar jauno paudzi. Kaut kas man te nav ritīgi. Ruksi, kas te tagad būs? Iet kopā. Es nesaprotu, ko es daru. Vakardien aizspēlējos video spēles, jā. Zini kā, bija forši. Tagad tā kā panīku bišķītiņu. Es arī ļoti nosmējos, man patika. Reti labi pavadīts vakars pie datora. Tieši ar... Bija pareizā kompānija. Ai, nevar. Teikšu oriģinālu nosaukumu. Counter-Strike 2. Gribēju teikt to nosaukumu. Galvenā jebane. To tu negribēji, Kristap, teikt. Jā. Bet ja spēlēs 5-5 savējie, vispār čotki, man liekas. Tas, ka tos rankas nevar davot. Bet atkal cik labi pavadīts vakars. Nebija, zini, tu pakās, labi, es nepakās, nezinu, kā bija tā sajūta. Bet tu pakās un tev nav tas tā... Tu tikai tik un tā ir labi. Tu uzreiz lec otrā Discordā un tad visi tur 10 sāk zirgoties pa kaut kādiem gājieniem, kas bija notikuši tur 5 mačus atpakaļ. Es varētu
Stream uztaisīt? Nē, jā, arī stream mēs varētu uztaisīt, mēs varētu ar pat pišakiem spēlēt. Ar pat pišakiem, nu jāsaka. Mēs varētu taisīt, mums atvērtais Discord channels būtu. Jā. Visi savoc iekšā un tad izvēlas kārtībā, kurš ir pieejams. 5 kandidātus. Nu jā, tur daži, man liekas, bez CS, kas vienkārši pieģoinot. Jā. Vienkārši parunāties. Pazara, protams. Rīgas, piemēram. Kur ir 6 kandītas uz 6? 6 kandidātus uz 6. Kur viņām ir? Neredzēju viņām. Kaut kā dīvaini. Atnācu jāliek kopā, zini. Atnācu, iebraucu. Atnāku jāliek kopā. Nav rūcoši. Kā tak? Jā, uzreiz jau storī, gan jau daudz būs redzējuši manējo. Var pieteikties, iztīrīt saloni, ja kāds grib. Ja kādam ir interese. Ekosistēmu šo savākt. Nu jā, skumji, bet šogad tas laika apstākļi tādi bija, ka tas spēlēja man labvēlīga vide. Nu, tā cik dienas mīnus vispār? Nu jā. Visu Visu laiku mitrums, līja lietas, un mašīnai kaut kur tek ūdens, pārlīmējam stiklu, ūdens tik un tā tek. Tātad ir kaut kāds caurums izveidojies diez kāpēc. Nav jau tā, ka mēs viņu lietojam kaut kādos Vispār nu. paaugstinātos slodzes apstākļos. Nē, vispār nu. Tas jums ir pilnīgi absolūti taisnīgs. Jā, mēs lūku metināsim, ciets aizmirst piebilst. Mēs tur iepriekš runājam par plāniem šogad. Tas ir vēl 25 kg. Ligaunis teica, 25 kg. Jā, 25. Tā kā lūkai nebūtu vairs ar mums, bet tad viņi nevajag. Nu, cik bieži viņi? Mums vajag, lai Iron Resins mums uztaisa pusloku. Es nepriec pēc Ernests. Kā? Iron Resins. Nē. Nepiefiksē mums. Šitas izies savu redditam uzreiz. Jā, mums vajag to pusloku uztaisīt tas gan. Tad mēs varam te pavērt bišķīt vaļā jaudu. Elīna būs priecīga. Legāla mašīna. Man tikai vienmēr rodas jautājums, kurā brīdī viņi man pa tām ziemenēm pateikt, ka nevar Jāni ar viņām braukt. Par kādām ziemas riepiem? Par dragradēriem. Tas ir izstāvās. Dragradējas riepi. Iedomājies to vilšanos sajūtu. Ar kurām arī var braukt? Gaiziņā. Gaiziņā. Briežkalnā. Briežkalnā. Autotraks. Šodien rokas rīt? Īstenībā nē, es pārsteidzoši labi jūtos. Kāds bišķi pasēdēja tā kā tādā čiliņā un tad sākās. Man liekas, man tā vairāk tas, kad es esmu sarunājis te pafilmēt, paskruvēt un es netieku jāpieskat jaunieši. Man liekas, tas man vairāk uzzina tādu stresu. Zinks man galvā skanīs vai? No? Sāp naktī. Salāms tas ir? Jā. Kāds pārsteigums? Vai arī tā otra dziesma. Man šīs nedēļas divas top dziesmas. Sāp naktī. Jā. Un sirds man sāp, kāpēc nav klāt. Es visu laiku domāju, kurš ir tas indivīds, kurš man nav klāt. Es? Tu jau nebija vairākas dienas. Pietrūka tev? Nē, tev gan jau Ričiņš pietrūka. Ričiņš? Noteikti. Ar savu atrakciju. Jā, nezinu. Ādas cigāra. Man vajag ādas cigāru vairāk. Nu jā, tu kaut ko skrūvējies. Ko darīs pēc šī? Nix Engines, jā. Es pēc tam likšu turbīnu virsū. Turbīnu, kas ir divas turbīnas. Bet jā, mums vēl zina, kas Kristapa problēma ir jāatrisina. Pirms skatēja doties. Mums vajadzētu uztaisīt uz kartoniņu sarakstīņu. Eļas sūknis, atceries, mēs atkal nokāvām. Mums tās durtiņas jāuztais ir. Tur interesanti būs cilvēkiem pasties, kā mēs mokamies uztaisīt durtiņas, lai funkcionē. Pastāst Mums... cilvēkiem, kas ir durtiņas. Es izstāstīšu, kas ir notiek pa problēmu. Mēs uzliekam eļas sūkni. Pirmais launčs, eļas sūknis ir beigts. Viņš sarauj sevi skaidrs, tā kā pats sevi uzrauj. Pa sauso tā kā būtu gājis. Kāpēc iet pa sauso? Tāpēc, ka launčojot, visa eļa aiziet uz aizmuguri un mašīna vienkārši bez eļas strādā. Mēs varētu likt to rezervāru ar spiedienu, kuru notur eļu sistēmā. Bet man liekas, tas sūknim tāpat nepalīdzēs, jo sūknis nāk tik un tā pa sauso uzraus. Viņš nāk uzrauj skaidru un vairs nav eļas spiediens siltai eļai. Tad variants tāds, ka mēs ieliekam kartē tādas kā durtiņas. Kad bremzē eļu var plūst uz priekšu, bet, kad dod virsū, tad viņš viņu tā kā aiztur, tā kā siena pretī ir. Neļauj eļai aizplūst uz aizmuguri visai. Nu,
Tikai ātri negavā izpūst. Nu jā, jo tas reāli mums ir problēma. Tas ir kaseks, jo sanāk arī tas, kad arī tas pikaps sanāk, tā, ka mums ir tas, nu labi, tie 6 mm, it kā nav jau daudz, bet viņam tas karterīts maziņš ir, un mums arī tas pikaps stāv augstāk nekā oriģināli. Karteris zemāk pa 6 mm. Un sanāk tā eļa, nu ir, nu tehniski viņi ir uzlieta vairāk. Mēs toreiz nelocējām, ka pikapu vēl zemāk? Nelocējām, nē. Un, nu, viņš sanāk tā kā nevar no paša dibentiņa vēl to eļu paņemt ārā, viņam tur sanāk tāds spraudziņi, un šeit tas jau summējās vēl vairāk, un viņam ir tā iespēja viņam aizsļūt prom. Bet labi, tas štruns uzliks tās durtiņas, un nu jāmēģina overfilot eļu visu laiku, nu pārliet līmeni. Nu reāli tur ir problēma. It kā tas G startā nav liels, nu tā kā. Bet acīm man liekas, ka ir problēma kaut kāds otrais rops. Pirmajā viņš varbūt, ka neuzrauj vēl to skaidu, bet viņi jau ir aizgājis projām tā eļa, a viņš otrajā turpina vilkt ar labu vilkni. Tieši vēl nosieki, ko viņi nepaspēja atspildēt atpakaļ tā eļa. Un, nu viss, un viss tas brauciens nāk tā kā badā eļas. Šādas nianses jūs uzzināsiet tikai pie mums. Jā, šādas nianses, jā. Nu, bet tā, nu, citu izskaidrojumu nav. Uzliec jaunu eļas sūgu, viņš neiet. Golfam iet, kas golfam savādā, golfam motors stāv pareizi. Jeb nepareizi. Ko jūs visi tādi paliek, kas tagad? Kas nepareizi? Nomierties, pareizi tā. Tagad visi komentāros ierakst. Šits ir nepareizs motoru izvietojums. Un kuram liekas, ka šitā ir pareizi motoru jāstāv? Nē, nu tas, ka viņš Audi karājās pāri to, Nu tur jau tā lieta. pareizi. Nu jā? Bet tā jau nav, tas jau nenozīmē, ka motoru novietojums ir slikts. Šits ir slikts motoru novietojums. Īsvarojums ziņā, jā. Tev jāmaina rotācijas leņķis pārvadā. Nu jā? Un kā tev pienāk šitā te rotācija, un tev vajag šitā? Ar šitā stāvošā motora rotācija ir šitā, un viņi tāpat griez uz riteņiem. Efektīvāk. Aizdomājies, ja? Nu leņķis jāmaina, nu. Nē, bet nu skatot. Te nav leņķis jāmaina. Tagad, ja ir mums pilnpiedziņas Aiziet podcasts. Ja ir pilnpiedziņas mašīna. Jā, Evo. Labākā mašīna pasaulē. Viss. Jautājumu nav, kā stāv motors pareizi. Šo tēmu var šitā iesākt un šitā pabeigt. Labi, es nedomāju, Bet jā, nu nē, nu long story short, jā, skolā to mācīja, ka tas ir efektīvāks motors. Pēc lietderības koeficienta labāk stāvēt motoram. Tā bija? Nē. Tu tur tagad, ko viņš saprot, viņš bija Dāvs 5%. jaunā paudze, viņš zina, ko tagad skolā māca. To varbūt mācīja 80. gados. Nu kaut kad 80. stāstīja, jā. Bet nu nē, nu šis neefektīvāks. Labi. Viss pārasīja, tu žiguļiem tā lika. Es jau jūtu pirmo komentu par šo jautājumu. Lai viņš parunā muļķis. Tas, ka kā tev Krievu laivu sauc? Krievu laivu? Tu alumīniju. Oi, es neatceros. Es sapratu, pa ko ir runa, bet es viņa Par to komentātoru. Es aizmiršu. Kā viņi ierakstīs eļas noplūdu no Langerona? Tā man ierakst divnieku eļas noplūdu no Langerona. Kā tas būs divnieks? Vai jāsamazgā? Jau kāds piesakās, negrib sakopt cūku? Aizvedīsim ar piekabu. Mums kāds grib uztaisīsim jums reklāmu. Jā, ko mēs piekam darīsim? Mums vajag blāstu sarunāt. Mums ir plāni. Varētu blāstu sarunāt sadarbību nelielu un te varētu uzfilmēt foršu video, kā viņi tiek taisīti, krāsot. Vai ne, Kristap? Bet viņām vajag uzfrišināt. Nu, bet viņi jau uzfrišināsies, visi nokrāsos ar melnu. Tā kā mēs runājam, melns aplīmēts viss ar TDR, un tad varētu tos visus, kas ir ziedojuši. Vai ne? Būs smuki. Būtu ritīgi smuki. Uzliksim viņam tos alumīniju, tos riteņa aizsargus noņemsim nost. Es skatījos, depiņā ir tā kā singulu ritenim dabūnami. Mēs jau viņu vienkārši pārgrieztu pa vidu pušu un nolikt tā kā priekšā aizmugurē. Un nācies mums vēl trapiem vajadzēja amortizatorus, lai viņi negrab braucot. Un kreisam aizmugurējiem ritenim priekšējiem bremzes atceries jāstais. Nu tas būs, tur būs epizode, mēs ķersimies viņai klāt. Mums viņu vajag reāli tikai, lai vestu šito transporta līdzekli. Līdz ar to viņi nostāvēs visu, kā jau bija tur izrunāts viss, ka viņi vienkārši nostāvēs un, ka ķersimies klāt, tad arī būs visiem. Paldies 1000 un jā. Tā, es nevaru sakoncentrēties, Kristapiņ. Es iešu uz bagāžnieku. Pagaid, bet mums vajadzētu tagad divas kameras tagad uzlikt, jā? Divas dažādas timelapes. Uzmetam GoProšku te, kurus to tur pieskrūvēšu. Man tur vēl jāsametina tas stiprinājums, tuvs laiks. Jā.
Tā. Pizdā, tā vai? Sveiki, šeit Jānis. Iefilmējam, runājam. Tieši tad sanāca. Kas sanāca? Pizdā. Es jau aizmirsu, ko es teicu. Kristaps neieslēdz mikrofonu. Bet to var izmantot. Kā mēs Nu, jā. Nu, tu paņems no citadienas bazarēšanu kaut kādu. Nekas, bet točki ko iekšā. Nē, labi, mēs tur sarunājam muļķības, jo Jānis izdarīja šito. Bet ir kaut kāda arī voļa? Nu, paņem. Jā, izdarīju šito. Netīšām man noslīdēja roka no krāna. Jā. Tā, updates turbu vietā. Eļošanas pienākošā aizejošā vietā. Pa faktu vajag pielikt bāku, lai būtu degviela, varētu iedarbināt. Atgaisosim degvielas sistēmu, iedarbināsim, tad uzliksim, kamēr būs augšā. Tas trubs tāpat jāsanories, jau to izpūtē uzkrāmēt virs oriģinālo. Pa lielam, jā, tas būtu pagaidām uz doto brīdi viss. Man jāatrod vēl silikonu visi. Mums te noteikti būs, šitas viss būs 2 epizodēs, uzreiz var pateikt. Tikai pēc, ka mēs šodien dabūsim pilnu sarakstu, ko mums vēl jādara. Un nākošu sestdien, tātad jums nākošu svētdien, jauna epizode. Vai ne? Un tā mēs pa 2 brīvdieniņām būsim salikuši cūkus skati. Nu, it kā jau prasa tas 1 diena, bet mums ir par gadu vēl defekti parādījušies. Tas vajadzētu novērst. Un atcies, mums ir līdz apskatēji jāatrisina arī šī problēma. Atceraties šo problēmu? Viņa nekur nav pazudus. No Ventspils. No Ventspils, jā. Viņa tepat vien ir. Jā, kur tos absorbents likstam? Metīs ārā? Es metīšu, viņas lapi jau ir. Tātad mums vēl ir galva jānoceļ nostādīt sanā tā trusi, lai viņš iegriežas tos fireingus, nevis blokā, bet iegriež galvā. Es domāju, iesākam, lai nav bloks jāceļ ārā. Vai ne? Nav rezerves bloks? Nē, nav. Mums jau vajadzētu viņam uztaisīt to rebildiņu maziņo, gradzentiņus samainīt pirms pirmā posma. Bet, nu, labi, tik un tā. Mums vismā daudz darbi ir. Mums viss pasaules laiks. Jā, mums ir lielais pulkstenis. Mums ir Ar garajām stundām. Un tā vēl šitāds mums ir. Temu laikrādes. Tā kā, jā, viss pasaules laiks. Jā, ja tu nopēc no Temo pulksteni, tad tev bišķi lēnāk taču. Link in description. Tāks, jau labi, davai ceļam augšā, tā aizņem šito timelapse ārā. Te jau būs visi atskatījušies vienu kadru. Jā. Muldēšanas, runāšanas epizode. Šis būs servisneks. Robočīs, šis būs miķis, netīrs. Sāksim veidot sarakstu nākošajam remontam bremžu diski. Tā. Te vispār neko neredz. Nu, gaisma būs problēma. Šis te tā ir ielocījies, bet kaut kā kopā turās. Tāks. Nu jā, man reku te ir šejienes vajag aizvilkt cauruli. Stejieni. Un atplūda man uzreiz dara. Visam vajadzētu būt uztaisītam tā, kā tam vajadzēja būt. Tu tancīši salatīt nokšu. Jā, bremžu diskums būs jāvirpo vai jāmaina. Nu, es tagad pats mēģinu apjaust to darba apjomu. Jo, man liekas, ka visi tie diski ir jauni, tik stulbi īstenībā ir. Kad mēs pabraukt kaut kādu nedēļu ar viņu ikdienā, viss būtu ideāli ar tiem diskiem. No, pagaidām nevar. Varbūt ir vērts vienkārši noņemt, novirpot, viņus savirpot, sataisīt. Ierakst komentāru. Vai varbūt, vai tu gribēji pirmo iziet? Nu, te jau nav citu varianti. Dēļ šī komentāra mums ir jāiziet ar pirmo, tad nav varianti. Nē, nu tā ir tāda mašīna, kur jau nav varianti. Ja tu neizēji pirmo, tad eksāmenis nav nokārtots. 2 sēdies. Vai ne, Dāvis? Nē, nav, bet birku. Es parādu to, ka iekonomēt bišķi. Nu, iekonomēt būtu svētīgi. Nu, vai nav, zin kā? Grubulus jānopērk, jāuzpūš. Jāizpūš, ciet dažas šaubīgas zonas. Jauns pusrāmis toties te ir. Liera maksa.
Maksā nieri ar stabilizātoru iespēju. Te bija kaut kur, ne? Stabilizātors? Nē, caurums. Nē, viņš nav tāds. Tur ir tā kā dubultais. Mums tāpat to dubultais griezt ārā. Mums vispār vajadzētu visu, kas šajā mašīnā dubultais metāls, visu izgriezt ārā. Tas būtu vispareizākais, lai mazāk liekās svaru un mazāk iespējas koredēt. Mums jau viņu struktūrāli vairs īsti nevajag. Tālāk mums vēl vajag izdomāt jautājumu par degvielas filtru, man liekas. Mums vajag kaut kādu vismaz degvielas filtru uzlikt. CSDD tehniskās apskates vīri. Speciāli priekš jums. Filmējam šos video. Lai jūs redzētu, ko mēs slēpjam, ko mēs neslēpjam. Ko jūs nevarat nemocīties pa lielam. Viss ir izdarīts. Pārbaudot tam patīnam to iegāja. Nu jā, iet baudat. Skrūvē vaļā. Ja mēs būsim izvarbuši caurumu. Iedomājies to seju. Jā, skrūvē atpakaļ kopā. Tur vienas 6,6, viens 10. Jā, vēl aprauc. Aprauc, viss noroja vītnes, pēdējo matuku turējies. Jā, nu kaut kā tā. Nu nē, viss te ir labi. Es varu iztēloties to skatu, tas patīts ir fonā smaida. Stāv un smējas. Skrūvēsim vaļā, mums ienākus informācija, ka tas ir butaforija. Vai man dieniņi būs, ja laikam jāskrūvē. Un onkuls skrūvē vaļā, skrūvē, un vīrietis, jaunietis, puisis, pie maiņas vecākais savā kūru žaketē. Noziegums ir atklāts. Aiz tās ibizes aizlocījies, tur skrūvē vaļā. Un ir cokuls. Un ir caurums, un funkcionē. Un viss, un jau, Un potiņš vēl joprojām smaida. Tādēļ smaida, kā tad tur ir? Viss ir labi? Vai man dieniņi, tur ir caurums? Funkcionējoši tas sanāk, ja? Jā, labi. Ķeramies klāt pie, mums vajag degvielas sistēmu izpūties, noteikti pabeigt šodien. Tā kā nav varianti. Varbūt mums tas izpūties mums nederēs saistībā ar šito mammīti. Un mums vajag uztaisīt izpūtējumu vienu gumijas stiprinājumu, tā kā Igaunim tik uztaisījām. Un sasiet kopā ar to izpūtējumu. Man besiņš kaut kur te trrrr, un ka viņš uzsils, viņš te kaut kur skan. Kamēr lai rokās nesat. Krātās nav smūdi kadri. Nav smūdi kadri. Tā, davai, visiem cilvēkiem apnikuši jau Robi un Saskas diršanās, tā kā lejam dīzeli. Casually atkal. Kāda Robi un Saskas diršanās? Cilvēkiem patīk action. Kamēr tu... Tā skaņa tāda, kā tacētu ārā. Technical, nē, bet update situācijas. Kā jūs visi time-ups redzējāt? Jā, updates ir uzliktīs plūde, ir savienots degvielas filtrs. Viņš paliks arī apakšā, mēs nospiedām Kristofu, ka atstāsim degvielas filtru apakšā zem mašīnas. Ir uzfilmēts, tur redzēt visu forši. Vienkārši nākotnē atstāsim sūkni bagažniekā un pievienosim savienojumu. Mēs teicam, tur, ka no bākas nāk truba augšā. Uztaisīs savienojumu, pievienosies pie... Atvieglosim savu dzīvi nākotnē. Nu, lai trubas vienkārši savieno, atvieno un nomaina bākas, principā. Vai ne? Jep. Un tā visu lejam dīzeli iekšā, mēģināsim startēt dūmā viņu ar kompļaundu. Nu, bagažnieki legāls tagad ir, ja? Kā izskatās vizuāli jums, skatītāji? Kā bija iepriekš? Man vēl prom liekas nelegāls. Jā. Liekas, ka vienkārši tur ir iemesta iekšā. Tādā, nu. Nu, likums prasa, mēs pildam. Kas mēs, lai nepildītu. Tā pārlaisim no tās bākas suļķi vēl. Un tad, lai ir vairāk, es negribu ar to bāku. Pumpu dūzim nav tādas problēmas.
Nu, ko viņi dzird? Aiziet, tur spoileri viss rakstīts. Jā, īstenībā. Tu vari dāvēt uz. Redzi? Nu, Ar es dzelteni. neredzu. Ar dzelteni. Es neredzu. Aklafais. Es neredzu, jā. Tavu izslēdz. Dzirdi, ir. Drink. Nespļauj ārā. Deidrīgi, jā, šis janvārī. Viņš redzēja, viņš neizspļauj ārā, viņš vienkārši norīja. Mhm. Nu, tu redzēji, ka viņš kaut kur izspļaut ārā, tas šmalnēs Jankari. Tu paskaties, Ruģi. Sūkņinieks. Mēs aiziesim mājā, mēs aizbrauksim mājās, dāmas sēž un dzer to dīzelu. Jā. Nē, nebūs jādara. Apni, veids. Tieši tāpatās, sūkņinieks. Man labākais sūkņinieks. Viss vaļā aizdedz, tā uzreiz, ja par sunkām pats jau kujā arī. Pat neesi pagriezis motoru jau. Jā. Nu, jā. Pēc tam man jums Sūkņinieks. Kā suns pie kājas. Tās jau tev no pumpa dūzes, ja? Tāds nepaklausīgs tu. Laikam jau taksis. Jā, kaut kur perdaļī garām. Jā, rekord ir turbīna. Blīvi izpūst. Nezinu, vai tas skatē traucēs vai ne. Tā mēs izrunāsim, visu, ko izdarīt šodien. Mēs to sarakstā neuztaisījām. Nu, neuztaisījām sarakstā. Labi, saraksts jāuztais, kas jāizdara, kas jānopērk. Trūkst viens silikons, kas ir saplīsis demontāžas turbo kompresoru laikā. Biķernieku trasē. Viņā tāds caurums iegriezts, tas ir mums vajadzīgi, jo tas bija no šitā komplekta noņemts nost vispār. Tā izplūdu. Jā, izplūdu virsū, turbo virsū, sprauslas stoks, bāka virsū, beņķi ieliksim. Tas vispār mazsvarīgi, tu beņķi var ielikt 5 sekundēs apmēram. Tas būtu sīkums. Ko mums vēl vajag? Mums vajag pa lielam tagad sarakstu sarakstīt. Mēs sarakstīsim sarakstus, jo pats jau galvā var nosaukt, tās ir bremzes, liftkits, izpūtējuma atsaiti. Nu, tas man vienkārši komfortam līdz skatai. Pa lielam viss, tas silikons, un mēs būtu gatavi. Šodien diena ir beigusies, pamēģināsim jaunā veidā. Sadalīsim. Nevis, tu vajag gatavu projektu. Nu, jūs tur prasat tos video visu laiku, un nu, tad ir tā, ka tu sestdien nostrādā, no tā tu paņem 30 minūtes, vēl viena sestdiena, kopā stunda, un tad viss nostās, viss priecīgi, jo viss ir reiz čiks un gatavs. Ar te nav gatavs. Pusceļš palika, ja? Es domāju, ka paliekam pie šitādu, pamēģinām šitādu formātu nedaudz tādu tā kā iesāktu bildu, jums tā kā viņš varbūt kaut kādu gaidīšanu iedosim. Man tā bilda tev, Kristap, jāizsūt. Gaidīšana ir pusi no laimes vai kaut kas tāds. Okay. Ja? Vēl var neizpasīt? Gaidīšana ir pusi no laimes. Okay. Tu tos apņus tur bildēji. Protams, supnieks. Tātad, un uz šīs jaukās nots, ka mēs esam atgriezuši atpakaļ tagad Jānim otru jaku, mums ir jauns mērķiņš aizgājis. Es nevaru, sūkņenieks vienkārši, sūkņenieks, volks. Ar īsto kodu. Tā kā jā, vai nu rakstat privātas ziņas, ja grib pasūtīt kāds. Un, vai arī sagaidat, mums tad drīz būs vieglāk iegādi nedaudz sakārtot. Strādājam pie tā. Šodien čau. Tiekamies jaunā. Nāk pēc nedēļas. Ja? Pēc nedēļas. Mēnesi vēlāk. Viss noguris. Tā. Ķīlēt dīzes. Jā, sauc Kristap palīgā. Kristapiņš palīdzēs visu izjaukt. Kristapiņš nezinu, šrotā strādāt. Es uzfilmēšu jūs šrotam video klipu un izjaukšu jūs mašīnu. Kā šī izjauks pa detaļām ārā. Sēdēs gaidīs, ka atnāks kāds saliks. Bet jā, paldies Kristapam. Viss ietaupīja laiku, tad mēs būtu beiguši tagad
9 vakarā, man liekas, es būtu atnācis, un mēs būtu. Vilks to džempermu, jā? Es uzlūkt, jā. No, priecīgi būs, jā. Sūkņenieks. Nu, sorry, trusi. Šitā mans vārds, es visu kopš trusi pateicu sūkņenieks, es nevaru. Es man ir pielipis, un es esmu šo aizņēmies. Ko parjauka iekšā story? Story, bet 2. 1-9 sūkņenieks. Sūkņenieks. Mēms. Tā kā jā, viss ļoti labs TDR priekšā, sūknīca aizmugurē. Kas ir labākais? Sūkņenieks ir pats labākais. Maziņš spoilerīts. Tas nav vienīgais mečs, kas ir. Jā, ir daži kaut kas parādījies jauns. Un strādājam vēl pie viena laba dizainiņa. Jā, par to vēl. Kādā vidī kā parādīsim. Atā visiem. Par to jau vada. Pa kameru trāpīja. Kā šēdz. Vidī kaut ko vispār dzirdēja?